www.graust.lv piedāvā. Nu ko, atrodamies Čekas mājā. Varam iet uz pagrabiem. Šeit. Nu ko, mēs atrodamies Čekas pagrabos. Ejam staigāties. Šeit ir trauks lifts. Mēs atrodamies tagad šī ēkas bumbu patvērtni. Precīzāk sakot, jo paši tie VDK pakrabi ir tās blakus visur. Tieši šī bumbu patvērtni. Šeit ir dīzeļģenerators. Šis mūsu varenais dīzelītis. Kurš ražot elektrību, ja būtu kāds elektroenerģijas pārāvums. Ir sadali, kā viņi ieslēgt. Amazing. Tad varbūt iesim tālāk mazliet paskatīties pa pašiem tiem pagrabiem. Te ir viens no Kamerām. viena no kamerām. Te ir nākamā kamera. Te ir vēl nākamā kamera. Kādreiz laikam bija skapis. Laikam. Visām kamerām iet cauri siltuma trasi un varēja regulēt kamerām temperatūru. Ejam tālāk. Ejam. Nu aiziesim līdz evakuācijas ejai. Pa kur bija paredzēts evakuēties no šīs ēkas? Kādā... Tagad mēs ienākam, tikko bija hermētiskās durvis, mēs iegājām bunkurā. Šī ir bumbu patvērtne. Kas tur rakstīts, Artur? Nepiedarošiem IE stingri aizliegta. Apakšā rakstīts Graust.lv atļauts iet. Tas ir atļauts. No aiz šīm durvīm bija paredzēts no šeienes tikt ārā, ja māja sagrūst vai kā citādāk. Rektor, piemēram, mēs atveram atslēgu. Noņemam nost aizsargu mehānismu. Nu. Atveram durvis. Pirmās.
pirmās. Šodien ir maziņš tāds tā kā tambuls. Tad mēs varam redzēt, ka ir evakuācijas tunelis. Varētu aizlīst, bet... Šobrīd, ne? Otra puse tunelim ir aizmūrāta, tā kā tur nav jāiesiet. Palīdziet kāds aiziet, jā. Manā fotoaparāti diezgan problemātiski. Tu vispār uzspīdziniet no kāds gaisu. Šeit ir kabeļi, daudz dažādi sakaru kabeļi, gan arī elektrības kabeļi un tam līdzīgi sādi. Jā. Ātrākais internets arī. Kas aiz tām durvīm, nezinu. Tur ir ventilācijas sistēma, to mēs tūlīt atskatīsim blakus telpā. Te ir iespējams redzēt, kur ir ventilācijas sistēma patvērtnē. Убежище. Jā, bunkurā hermetiskās durvis ir aizvērtas. Un iekšā gaiss varētu riktēt. Un te viņus slēdzies iekšā. Te ir klapans. Ko viņam tālāk uz filtru ventilācijas kameru? Super. Šeit ir filtra ventilācijas kamera. Tie ir ar elektromotoru darbinām un ir arī ar roku iespējams darbināt. Ielaidām patvērtnē nedaudz svaigu gaisu. Elektropatvērtnes slēdž. Vihod. Tālāk iesim šeit. Šeit ir tā lielākā, tur tālāk ir toaletes. Tur ir arī ventilācijai. Šāds tāds ierīts, un tagad jau mēs izējām no patvērtnes ārā. Ko vēsta arī šī telpa, ko sauc tamburs. Turpinām pa pagadiem? Jā. Aiziesim uz otru pusi. Nu kā patīk, Džek? Tā, interesanti labs. Vieta, kur retkurs tiek, ne? Labprātīgi. Grauls telvē tiek visi. Iesim kaplu mājām. Katlu māja. Kapu māja. Un šeit bija 3 katli, ar kuriem tika apsildītas māja. Uzsildīts droši vien arī ūdens siltais. Tas nav tas ūdens rezervārs. Jā, Vecā tipa vēl. ir. Andrija vajag gaismu. Nu ko, turpinām ceļu pa. Tālāk. Neturpinām, ne? Kas tur ir? Skalķu. Kāds pusdienas aizmirsts. Nu ko, iziesim uz augšu mazliet paskatīt.